Jā, Grabinska kungu mēs vēl šodien redzēsim, bet, lai dotu viņam iespēju atvilkt elpu starp vienu lekciju un otru lekciju, tad man ir iespēja pastāstīt jums, kas tad ir jauns mūsu Latvijas tiesas praksē. Šajos semināros mums ir tā lieliskā iespēja noklausīties tādus pārskatus, gan kā Mulendala kungs mums vienmēr laipni stāsta par Eiropas Savienības tiesas praksi, tad mums ir arī pārskati, arī rītā mums būs par IOAIPO, tātad Eiropas Savienības intelektuālajā īpašuma apelācijas padomju praksi, tad arī šodien par Latvijas tiesas praksi, un rīt būs mums arī no Baltijas valstīm pārskats par arī mūsu kaimiņu valstu interesantiem spriedumiem, un cerams, ka varbūt mums ir cerības ieraudzīt atkal Grabinska kungu pēc pāris gadiem arī ar vienotās patentu tiesas jaunāko praksi, kas tad būs. Varbūt, ka mēs piedzīvosim arī tādu iespēju. Bet pagaidām tātad, kas tad mums ir jaunas Latvijas tiesas praksē intelektuālā īpašuma lietās? Man ir tikai 30 minūtes un lietu ir daudz, un jāteic, ka tā tendence, ko mēs redzam intelektuālā īpašuma lietās, īpaši tajās, kas nonāk līdz senātam, ir tas, ka tas nav viens tiesību jautājums. Parasti ir vairāki tiesību jautājumi vienā lietā, gan materiāla tiesiska rakstura, gan procesuāla tiesiska rakstura, un līdz ar to tie jautājumi arī ir diezgan daudz. Līdz ar to es jums esmu izvēlējusies 4 lietas, un visas 4 būs pēdējo gadu senāta prakse. Tas nenozīmē, ka rajontiesā un apgabaltiesā nebūtu interesantu lietu. Es pat teiktu, ka ir ļoti interesantas lietas, ņemot vērā, ka lietas, kurās tiek apstrīdēti apelācijas padomes lēmumi, nav pārsūdzami senātā, tātad galīgā instance ir Rīgas apgabaltiesa, arī tur veidojas interesanta praksa par interesantiem jautājumiem. Tomēr to visu izstāstīt 3 minūšu laikā nav iespējams, un par divām ļoti interesantām, manuprāt, ļoti interesantām lietām. Viena, kas beidzās rajontiesā, viena, kas apgabaltiesā, stāstīs mūsu kolēģi no Rīgas pilsētas tiesas rīt. Tad šodien par 4 spriedumiem no senāta prakses. Un jāteic, ka pirmā lieta, par ko es gribētu runāt, ir laikam tik svaiga, cik nu svaiga var būt. Viņai ir tikai šim spriedumam ir tikai 6 dienas. Tas ir pagājušās 3 dienas spriedums. Es nerunāšu, šeit ir bildītis, lai jūs saprotat, kāda bija prasītāja prečuzīme un kāds bija tas apzīmējums, ko lietoja atbildētājs. Es nerunāšu par lietu pēc būtības tādēļ, ka mēs spriedumu atcēlām, nosūtījām jaunai izskatīšanai, un šis jautājums tiesai vēl būs jāskata. Bet tur ir vairāki procesuālie un arī pāris materiāli tiesiskie aspekti, par ko tad senāts izteicās konkrētajā spriedumā. Atbildētājs, protams, pārkāpumu neatzīst, un kā jūs teicu, par pārkāpumu tiesai nāksies vēl rakstīt, un par to es šobrīd noteikti neko neteikšu par šo te izvērtējumu. Bet atbildētājs nenoliedza, pirmstiesas tā saraksts liecināja par to, ka atbildētājs nenoliedza, ka šo te, ko jūs redzat pa labi, šo apzīmējumu tātad viņš ir lietojis. Prasītājs bija aizsūtījis pirmstiesas pretenziju, un atbildētājs teica, pārkāpumu neatzīstam, bet esam gatavi izmainīt šo savu apzīmējumu tik tālu, cik tas attiec uz romba lietojumu. Tā bija pirmstiesas saraksta un uz to brīdi gandrīz vienīgie pierādījumi lietā. Pēc šīs te pirmstiesas sarakstes paiet kāds pāris nedēļas, un prasītājs uzceļ prasību tiesā. Un galvenais strīdus avots tagad bija tāds, vai tas pārkāpums ir novērsts, kuram ir pierādīšanas nasta, un ar kādiem pierādījumiem tad ir iespējams pierādīt un kā noformētiem, ka šis lietojums ir bijis arī prasības celšanas laikā. Un to arī senāts atzina par pareizu, kā bija norādījuši zemākas instances tiesas, par to, ka, protams, tas ir prasītāja pienākums pierādīt, ka tik tiešām tad, kad viņš ceļ prasību, šis tiesība aizskarams vēl joprojām ir. Un tad strīds bija par to, vai tiešām tas aizskarams bija, un vai tie pierādījumi, ko iesniedza prasītājs, vai tie bija vērtējami pēc būtības, vai arī tiesas tos nepieņēma, izslēdz no pierādījumiem.
Bet pirms tam par pāris lietām, kas mums varbūt ir tipiski Latvijai, bet tā kā šeit ir lielākā daļa arī ir klausītāji no Latvijas, kas var būt arī noderīgi. Mums tātad kopš 2020. gada ir spēkā jaunais prečzīme likums, un diezgan bieži līdz tam mēs redzējām, ka prasības nosaukums, jā, tātad prasības priekšmets, kā mēs rakstam arī parasti ievadaļā, bija visādas variācijas, par ko tad ir. Par pārkāpumu, par pārkāpuma izbeigšanu, par vēl dažādas versijas. Un tad galā likumdevējs darba grupa sākotnēji, un pēc tam arī likumdevējs ir vienojies, ka šīs prasības mēs visi saucam par tiesību uz preču zīmi pārkāpumu novēršanu. Tātad prasības, līdzīgi arī citās intelektuālā īpašuma lietās, tātad par pārkāpumu novēršanu. Prasības par konkrētās tiesības pārkāpuma novēršanu. Izvēlējamies galā tad šo vārdu. Tādēļ tam var pievērst uzmanību tie, kas rakstīs spriedumus. Es skatos, ka jaunākajos spriedumos jau arī tas jau sāk ieieties. Tad vēl interesants procesuālais aspekts, kas šeit bija par licenciāta tiesībām celt prasību. Tātad prečzīme likuma 51. pānta 2. daļa paredz, ka tātad licenciātam ir tiesības celt prasību ar prečzīmes īpašnieka atļauju. Un šajā lietā tiesas arī pareizi šo jautājumu izsprieda, lai gan atbildētājs mēģināja teikt citādi. Atbildētājs teica, tā atļauja nav noformēta kā pilnvara. Un tad arī tiesas pareizi izskaidroja šo aspektu, ka šeit nav jābūt pilnvarai. Pilnvarai, kā mēs to saprotam, gan civil likuma, gan civilprocesa likuma izpratnē, atļauja nenozīmē pilnvaru šajā gadījumā, jo pilnvara ir tātad pilnvarojums celt attiecīgās personas vārdā. Šeit licenciāts ceļ savā vārdā, un šeit pietiek ar šo te atļauju celt šo te prasību, kurai nav jābūt noformētai kā pilnvarai, un tā ir arī jānošķir no pilnvaras. Tad tagad par šo te pārkāpumu laika pierādīšanu. Svarīgi ir, kādu tiesiskās aizsardzības līdzekli tad prasītājs lūdz piemērot. Šajā lietā netika lūgts noteikt kaitējumu atlīdzību, bet tikai piemērot pienākumu rīkojumu, tātad šo te injunction, galīgo pienākumu rīkojumu, tātad, ko nosaka tiesa ar spriedumu, un par ko mums ir arī prečzīme likumā savas normas jaunās, tagad 54. panta 1. daļas 1. punkts un definīcija 55. panta 1. daļā. Kas ir regulāri apmeklējuši šos seminārus, kas regulāri skata intelektuālā īpašuma lietas. Jūs visi zinat, ka mums ir jau vairāk kā 11 gadus. Latviešu valodā termins priekš injunction mums nebija, arī vārnīcās nebija. Un ir tātad šis termins pienākumu rīkojums, un kopš 20. gada marta tas ir arī atrodams prečzīme likuma 55. panta 1. daļā. Jau līdz tam senāts bija vismaz 3 nolēmumos definējis, aprakstījis pienākumu rīkojumu, arī piemērošanas priekšnoteikums, bet tagad mums tā arī ir legāla definīcija. Tātad par šo te pašu pārkāpumu. Tas, kur apgabalties šajā gadījumā kļūdījās pirmā instance, bet apgabalties attiecībā uz nepieciešamību konstatēt konkrētu laika posmu, kurā ir ilgs pārkāpums. Konstatēt, no kura laika līdz kuram laikam ir bijis pārkāpums, var būt svarīgi tajos gadījumos, kad tiek prasīta kaitējuma atlīdzība, jo tad ir svarīgs arī šis pārkāpuma ilgums kā viens no vērtēšanas kritērijiem. Šajā lietā, kā es teicu, šāds līdzeklis nav prasīts, un tādēļ bija svarīgi tikai nokonstatēt to, ka tik tiešām prasītājiem bija šis te aizskārums, kuru arī vēl uz prasības iesniegšanas dienu, vai arī pēc tam, tātad, ka vispār šis pārkāpums ir noticis. Līdz ar to ir jāskatās, kāda veida tiesiskās aizsardzības līdzeklis tiek lūgts. Senāts jau agrāk, 2018. gada šajā te spriedumā SKC 131.18 izskaidroja, ka šo galīgo pienākumu rīkojumu ir iespējams piemērot pamatā 3 gadījumos. Ja pārkāpums tiek turpināts, tātad tiek konstatēts, ka pārkāpums ir un tas joprojām turpinās. Otrkārt, ja pārkāpums ir bijis, bet ir pārtraukts, bet ticami pastāv pārkāpuma atkārtošanās risks. Un trešais, ja pārkāpums vēl nav noticis, bet preču zīmes īpašnieka izņēmuma tiesības ticami var tikt pārkāptas nākotnē. Tā saucamais iespējamais pārkāpums, kur, teiksim, tiek veikts jau dažādas sagatavošanās darbības un ir nepieciešams arī tātad šīm atbildētāju darbībām pielikt punktu.
Nu, lūk, un lai tiesa nodibinātu minētos priekšnoteikumus, ir nepieciešams konstatēt pārkāpumu faktu. Trešajā gadījumā tātad šīs sagatavošanās darbības, bet ne tā ilgumu. Tad otrs jautājums, kas ir jānošķir tieši attiecībā uz, kas bija risināms tieši attiecībā uz pierādījumiem. Prasītājs iesniedza elektroniskā veidā ekrānšāviņus, izdrukas un ekrānšāviņus no atbildētāja Facebook tīmekļa vietnes un arī no viņa pašas mājaslapas no šīs tīmekļa vietnes. Un tad jautājums bija, vai šādi pierādījumi ir pieļaujami un kā tie ir noformējami. Un jāteic, ka šeit tiesas kļūdījās uzskatot, ka tikai ar zvērnā tiesa izpildītāja palīdzību var fiksēt šādus faktus. Jā, zvērnā tiesa izpildītājs, protams, ja atnāk un fiksē šo faktu, tad tam varētu būt augstāka ticamība, bet tas nenozīmē, ka tas nebūtu pieļaujams pierādījums. Un ko mēs arī šajā lietā risinājam to jautājumu, ir tas, ka tīri par mūsu civil procesu likumu, kā 95. panta izpratnē pieļaujamie pierādījumi pieļaujamība ir jānošķir no 178. panta un raksturīga pierādījuma apstrīdēšanas, jo atbildētājs apstrīdēja šos pierādījumus, sakot, ka mūsdienās jau daudz ko var uztaisīt. Mēs neticam, ka tā tas tiešām izskatījās, kā prasītājs to ir iesniedzis. Un tad šajā spriedumā tad arī var sīkāk paskatīties par šo te nošķiršanu starp 95. pantu, jo likums nenoteica, ka tiesību uz preču zīmi pārkāpumu var pierādīt tikai noteiktiem pierādīšanas līdzekļiem. Tādēļ pats par sevi izdrukas ekrāna šāviņi ir vispār pieļaujami pierādījumi 95. panta izpratnē. Savukārt 178. par apstrīdēšanu jāteic, ka šeit šīs atziņas droši vien ir piemērojams ne tikai intelektuālo īpašumu tiesību lietās, bet arī citu raksturu lietās. Jā, tas ir jānošķir no 179. panta un šī te viltojuma strīda. Kā Bukovska kungs kādreiz teica, tā ir tāda mīkstāka forma, tieši tādus vārdus viņš arī lietoja. Bet interesanti, ka tiesību doktrīnā un senāts arī to uzturēja, ka tātad šajā gadījumā pierādīšanas pienākums, ka tas pierādījums ir īsts, viņš ir patiess, ir prasītājam, bet, protams, lai prasītājs to varētu izpildīt, atbildētājiem ir jānorāda. Viņš nevar vienkārši pateikt, mūsdienās daudz ko ar datoru var uztaisīt. Nē, es neatzīstu, ka tas pierādījums ir īsts. Nē, ar to gluži nepietiks. Arī viņam būtu jāpasaka, kas tad īsti tur neatbilst. Vai tas laiks tāds nebija, vai tā bildīte tāda nebija, vai realitātē mājaslapā viņa tajā brīdī bija kaut kas cits. Vismaz viņam ir jāvērš uzmanība, lai prasītājs saprastu, ko tad viņš var pierādīt. Un šajā gadījumā, kad prasītājs bija iesliedzis šo datni ar metadatiem, kas tātad sniedz ziņas par datni, par tās radīšanas laiku, tad arī tiesa teica, tātad senāts teica, ka šajā gadījumā tiesai jāapsver vai un kādēļ, ka tas nevarētu būt pietiekams pierādījums, un tādā gadījumā tad pierādīšanas nāsta pārvirzītos uz atbildētāju. Un arī noteikti ir jāvērtē, kādi ir šie te apstākļi, gan šis te jāapšauba, piemēram, datnes izveidas datumu patiesīgumu, tad arī tiesai izvērtējot šos metadatus, tad cits tā būtu jāapsver pierādījuma ietekmēšanas tehniskā iespējamība, kas, protams, nav neiespējama, bet jāapsver, kāda tā tehniskā iespējamība, kā tas vispār varētu tikt darīts, un cik ticami prasītājs varētu būt ieinteresēts attiecīgā datuma sagrozīšanā konkrētajos apstākļos, vai viņam vispār bija nozīme grozīt to datumu uz to pusi, par kuru tajā brīdī bija strīds. Ja? Tad arī tādi apstākļi, tomēr izvērtējot šo dokumentu īstumu, būtu nepieciešams, tas tiesai būtu nepieciešams to paskatīties. Mums rītā Andrejs Tecis no Eiropas Savienības tiesas stāstīs par e-pierādījumiem. Noteikti tad par šo tēmu mēs vēl šī semināra gaitā dzirdēsim. Nākamais spriedums arī vēl nav pat vēl gadu vecs, arī ir pagājušā gada nogalis spriedums, tā kā slēgtā procesā, tad jūs nevarat redzēt viņam datumu un pilno numuru, tomēr ar šo SKC K 2022, tas ir atrodams augstākās tiesas mājaslapā, judikatūras nolēmuma arhīvā, un tā ir Air Baltic Corporation prasība pret Sea Baltic Taxi par preču zīmju reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu. Un te ir 3 interesanti aspekti, tā kā lieta tika nosūtīta atpakaļ apgabala tiesai, es arī nerunāšu par visiem iespējamiem aspektiem šajā lietā, un jau ir atgriezusies senātā, tā kā mums vēl par to nāksies teikt, bet es gribu šajā lietā izstāstīt par 3
tādiem interesantiem aspektiem. Un pirmais ir par preču zīmju saimēm. Es līdz šim neatceros, ka mums kādreiz, mums vismaz daudz tādas lietas noteikti nav bijušas, bet laikam šī bija pirmā, kur līdz senātam atnāca tieši par preču zīmju saimju jautājumu un par to, kā noteikt, kas ir preču zīmju saime, un arī par to, kā tad preču zīmju saimes gadījumā, ko un kā salīdzina. Un tātad Air Baltica bija šīs te zīmes, vārdiskās zīmes, Air Baltica, Baltic Taxi, krāsu zīme, šī zaļā krāsa, kas, droši vien lielākai daļai no mums arī ir labi pazīstama. Un arī šīs figurālās zīmes, kādas jūs šeit uz ekrāna arī redzat, tās nebūtu nav visas, viņiem ir vairāk kā 20 šīs te reģistrētās zīmes. Neiedziļinoties visā šajā sīkākā aprakstā, bet vienkārši to es jums parādīju, lai jūs saprastu, no kurienes tad ir šis arguments par saimēm. Tad senāts izskaidroja par sajaukšanas iespējas vērtējumu, ja ir konstatēta preču zīmju saimes pastāvēšana, un tad tiesa ir jāveic konkrētu saimē ietilpstošu preču zīmju kopējā elementa atšķirtspējas vērtējums un katras apstrīdētās zīmes izvērtējums salīdzinot to ar prasītāju zīmju sēriju, kā arī jāpārbauda, vai apstrīdētajām zīmēm piemīt tādas īpašības, kuras var tās sasaistīt ar šo sēriju, radot patērētājiem maldīgu priekšstatu par atbildētāju preču zīmju piederību prasītāju zīmju saimē. Šeit, kas ir svarīgi, kad atbildētājiem arī tās zīmes bija diezgan dažādas, tad tā salīdzināšana ir jāveic ar katru no tām atbildētāju zīmēm. Tā arī reizēm ir tāda raksturīga kļūda. Tad par negodprātīgo nolūku. Mēs šodien pie negodprātīgā nolūka atgriezīsimies pēc kafijas pauzes. Mums būs lekcija un būs arī diskusija par negodprātīgo nolūku. Un tur es stāstīšu par citu lietu negodprātīgā nolūka sakarā. Tātad par reģistrāciju, ja pieteicējs ir pieteicis preču zīmi ar negodprātīgu nolūku, šajā bad faith. Bet arī šeit bija interesants jautājums par to, ka prasītājs bija, ka atbildētājs sākotnējais, kurš bija tās zīmes piereģistrējis, ne prasītājs, bet tātad otra puse, viņš jau bija atsavinājis tās zīmes tālāk. Un tad bija strīds par to, vai prasītājs pret to jauno atbildētāju var vērst prasību par prečuzīmes reģistrācijas atzīšanu par spēkā neesošu, tādēļ, ka reģistrācijas pieteikums iesniegts ar negodprātīgu nolūku, jo mūsu atbildētājs konkrētajā lietā nebija tas reģistrātors, nebija tā persona, kas bija iesniegusi. Un tad tiesa arī izskaidroja, ka jā, un šādas prasības celšanai arī termiņš, šādas prasības celšanu arī likums ar termiņu neierobežo, bet šajā gadījumā jau ir jautājums par pašu preču zīmi, vai viņa var palikt spēkā šādā veidā reģistrēta, nevis tikai par to konkrēto personu, kura tad ir iesniegusi, un arī šo tēzi veidojot, senāts arī atsaucās uz Eiropas Savienības tiesas praksi, kurā arī tad līdzīgs skaidrojums bija, ka tas, ka ir atsavināta zīme trešajai personai, nenozīmē, ka nebūtu iespējams celt prasību pret šo jauno trešo personu. Iepazīstoties ar šo nolēmumu, jūs arī atradīsiet konkrēto atsauci uz konkrēto Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Un vēl viena no atziņām šajā lietā, ko es gribētu atgādināt, ir par kaitējumu atlīdzināšanu, un tas arī saskana ar šo te piemērošanas direktīvu, kas jau šodienas gaitā gan Muldānkungs, gan Grabīnskungs, ko jau ir minējis, tātad šo te direktīvu par intelektuālo īpašumu tiesību piemērošanu 2004. gada, ka pienākumu rīkojumu var piemērot arī personām, kuras ir tā saucamie nevainīgie pārkāpēji, šie innocent infringers, bet attiecībā uz kaitējumu atlīdzināšanu gan tā gluži nav, un mums arī šajā ziņā izņēmumu nav. Proti, ka kaitējuma atlīdzību tomēr var prasīt tikai no personas, kas zināja vai kurai bija jāzina, ka tā pārkāpj intelektuālā īpašnieka tiesības. Labi, nākamais spriedums mums ir tāda ļoti īpatnēja situācija. Līdz ar to es vairāk šeit neiešu visiem jautājumiem cauri, tādēļ, ka tie ir pietiekami sarežģīti, pietiekami gari jautājumi, un šajā lietā arī tev tiesību jautājumi bija kādi 7 vai 8 tiesību jautājumi, un ja jūs paskatāties arī tēzēs, pat bija grūti izvēlēties, kurus tad no tiem jautājumiem mēs liksim tēzēs, un kurus ne, lai tās tēzes nebūtu pārāk daudz. Bet arī šajā lietā, man liekas, ir kādas 4 vai 5 tēzes, kuras arī judikatūras datubāzē jūs varat apskatīties.
Bet ar ko šī lieta ir unikāla? Jo arī runājot ar citu valstu pārstāvjiem, un mēs par šo jautājumu arī diskutējām gan iepriekš, es jau apspriedu un arī jautāju, vai kādam no citu dalību valstu tiesnešiem nav nācies ar šādu situāciju saskarties. Mēs arī pagājušajā gadā Eiropas priekšzīmju tiesnešu tīklā apspriedām, arī ar Džofrijs man palīdzēja, arī vēl pirms sprieduma rakstīšanas es arī jautāju, un Ričards Arnolds un vēl citi arī apspriedām, vai tādas situācijas ir bijušas, un secinājām, ka īstenībā neviens no dalību valstīm, neviens tiesnesis neatzinās, ka viņiem vispār tāda situācija ir bijusi kā mūsu gadījumā šajā lietā. Un tātad pavisam īsi mēģinot izstāstīt prasītājam, prasītājs ir maza Latvijas kompānija, kas nodarbojas ar apbedīšanas pakalpojumiem. Savukārt atbildētājs, kas bija vienlaikus arī pretprasītājs, ir liela Lietuvas tirzniecības centra tātad īpašnieki, kuriem pieder šīs preču zīme Akropolis. Šobrīd arī šis tirzniecības centrs ir Latvijā, bet šeit ir runa par laiku, kad šis tirzniecības centrs Latvijā nebija, un kad pakalpojumus Lietuvas kompānija nesniedza Latvijā ar šo preču zīmi. Un šī lieta ir interesanta no tā aspekta, ka jautājums bija, vai un kādos gadījumos var notikt plašās pazīstamības vai reputācijas pārplūde no vienas valsts uz otru valsti, tā saucamais territorial spillover of reputation. Un kādi kriteriji tad prasītājiem jāpierāda un kādi tiesai jāizvērtē. Un es atceros, ka Ričards Arnolds no Anglijas, viņš ir tiem, kas regulāri brauc šiem semināriem pazīstams, viņš bija kādreiz Jūrmalās seminārā, vienā, man liekas, 2018. vai 2019. gadā, līdz ar to es arī atsaucos uz viņu, jo daļa no jums viņu pazīst. Viņš teica, ka viņiem bijis lieta par situāciju, kur ir preču gadījumā, šī pārplūde, bet mūsu gadījumā bija pakalpojumiem. Un kā tad var būt kritērija, ko vispār vērtēt, lai noteikti, vai vispār var notikt, un kā pakalpojumu, tātad reputācijas pakalpojumiem, attiecības pakalpojumiem pārplūde no vienas valsts uz otru nacionālo zīmju gadījumā, tātad, kad netiek lietot attiecīgajā valstī šī zīme. Tātad šīs ir tiesību normas, par kuru interpretāciju bija jāspriež, un par nacionālajām normām, savukārt attiecībā uz regulām direktīvām, par kurām jau bija Eiropas Savienības tiesa spriedusi, kur arī mēs atziņas varējām izmantot. Un šajā gadījumā ir jāsaprot, ka nav līdzīgas preces un pakalpojumi. Pakalpojumi ir atšķirīgi. Apbedīšanas pakalpojumi un pakalpojumi, kurus sniedz tirzniecības centrā, ir atšķirīgi. Vienkāršāk ir tajos gadījumos, kad tie pakalpojumi vai preces ir līdzīgi. Šajā gadījumā viņi ir atšķirīgi. Un tad arī balstoties uz Eiropas Savienības tiesas praksi, šie ir tie kritēriji, kurus tad arī Latvijas senāts norādīja, lai šādās gadījumos, kad nav līdzīgas preces vai pakalpojumi, lai plaši pazīstamās zīmes īpašnieks iegūt šo aizsardzību, kāda tad kritērija ir jāpierāda. Pirmkārt, ka šī prasītāja agrākā preču zīme attiecīgajā datumā bija plaši pazīstama saistībā ar konkrētām precēm vai pakalpojumiem, vai konkrētā sabiedrības daļa saskata saikni starp agrāko plaši pazīstamo preču zīmi un vēlāko preču zīmi. Arī par saiknes saskatīšanu tur ir vairāki kritēriji, kurus mēs arī atradām Eiropas Savienības tiesas judikatūrā. Tas ir viens no nākamajiem slaidiem, kuriem laika trūkuma dēļ es smalki neiešu pāri, bet es tikai saku, ka šis kritērijs arī ir viens no slaidiem. Un tad vai konkrētā sabiedrības daļa saskata, tā par saiknes teicu, vai vēlākais preču zīmes lietošana nodara kaitējumu agrākās preču zīmes atšķirtspējai vai reputācijai, vai arī atbildētais gūst nepamatotas priekšrocības no prasītājiem piederošās agrākās zīmes reputācijas. Un visbeidzot, vai atbildētājiem varbūt tomēr bija pamatots iemesls šīs zīmes lietošanai. Un pirmie 3 aspekti ir jāpierāda prasītājiem, un 4. tad ir atbildētājiem, kurš, ja viņš saka, ka nē, man tomēr bija pamatots iemesls. Bet kā to plašo pazīstamību, kā to pārplūdi konstatēt? Ja netiek lietoti tie pakalpojumi konkrētajā valstī, tad ir jābūt plaši pazīstamai, zināmai, pat ne lietotai, bet noteikti jābūt plaši pazīstamai un zināmai nozīmīgā valsts teritorijas daļā. Tātad Latvijas iedzīvotājiem bija labi jāpazīst šī Lietuvas preču zīme, pirms viņa vispār Latvijā tika lietota, tajā laikā. Šobrīd jau mēs visi zinām, šobrīd arī pie mums tas ir lielais tirzniecības centrs, bet tajā laikā. Un tātad, ko vērtē? Vērtē zīmes veicināšanas ilgumu, apjomu un ģeogrāfisko areālu,
pārplūšana var notikt gan publicitātes mēdījos rezultātā, gan pārobežu reklāmas, turisma un citu iemeslu dēļ. Nu, un varbūt jāvērtē, piemēram, tas noteikti nav izsmeļošs uzskaitījums, varbūt jāvērtē, piemēram, preču tirzniecība turistu apmeklētākajos rajonos ārvalstu lielākajās pilsētās un lidostās, īpaša mārketinga stratēģija, preču vai pakalpojumu popularizēšana arī attiecīgajā valstī, populāru ārvalstu vai pašmāju slavenību un šo te ietekmētāju, jeb influenceru palīdzību, citas valsts televīzijas radiokanālu, raidierakstu, tā saucamo podcastu klausīšanās un skatīšanās un tā tālāk. Bet tas, protams, ir saistīts arī ar valodas aspektu. Ja iespējams pierobežas iedzīvotāji, vai tā būs pietiekami nozīmīga šī daļa, ja varbūt ir daļa, kas saprot lietuviešu valodu, jā, latviešu un lietuviešu valodas ir vienīgās no savu valodu zara, vienīgās dzīvās valodas, kurām līdzīgu pasaulē nav, un, lai gan tās ir radnieciskas valodas, tomēr, ja latvieši un lietuvieši viens otru, tā parasti tomēr nesaprot, ja notiek, mēs saprotam atsevišķus vārdus, bet viens otru tomēr runā īsti līdz galam nesaprotam, lai varētu klausīties un skatīties raidījumus, varbūt kādi pierobežas iedzīvotāji. Tā kā tie visi varēja būt arī vērtējamie kritēriji. Un tad pēdējais, ko es par šo lietu gribētu teikt, jo mans laiks tūlīt būs beidzies, ir piebilst, ka interesanti bija konstatēt, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs nav vienprātības un praksa ir dažāda par to, kur tad konstatē, ka preču zīme ir, kur tad atzīst vai konstatē, ka preču zīme ir plaši pazīstama. Vai motīvu daļā, vai sprieduma rezultīvajā daļā. Mēs izvērtējot arī, ko vispār kā mēs būvējam spriedumus, ko mēs rakstam motīvu daļā, ko mēs rezultīvajā daļā secinājam, ka tas tomēr ir prasības pamata apstākļus rezultīvajā daļā, tad preču zīme atzīst par spēkā neesošu reģistrāciju, preču zīmes atzīst par spēkā neesošu, bet neatzīst paša preču zīme par plaši pazīstam, jo tas tomēr ir apstākļus, kas ir jānokonstatē motīvu daļā, dažādā iemeslu daļa arī tādēļ, ka tas tomēr ir pierādīšanas aspekts un iespējams var būt kāda cita lieta, kurā tad, puses var būt čaklākas pierādītājs vai slinkākas pierādītājs un iespējams, ka tur var nokonstatēt kaut ko arī citu. Un pēdējā lieta, ko es tikai pieminēšu, bet plašāk nestāstīšu, ņemot vērā laika trūkumu, ir par datubāzu aizsardzību, kur laikam senāts pirmo reizi izteicās plašāk par to, kā nošķirt tātad datubāzu situācijā, kur ir datubāzes, ka tātad tās var aizsargāt divējādi ar autortiesībām vai ar īpaša veida tā saucamajām sui generis tiesībām, un kā tad tos gadījumus nošķirt, kad aizsargā datubāzi ar autortiesībām un kad ar sui generis tiesībām, gan arī plašāk izteicās par datubāzes veidotāju ieguldījumu vērtēšanu un kritērijiem. Jāteic, ka par datubāzēm mums tuvākajos mēnešos cerams būs šī CV online lieta, kas jau ir Eiropas Savienības tiesā bijusi, kur daži zinātnieki saka, ka laikam tā ir jauna era datubāze aizsardzībā, tādi raksti arī ir atrasti, tad mums nāksies pie šīs lietas atgriezties. Tā bija Latvijas tātad Rīgas apgabalties uzdotais prejudiciālais jautājums Eiropas Savienības tiesā, interesanta atbilde, tad tagad lieta ir pie mums, redzēsim, tas ir kaut kas, ko arī gaidīt, kas tad nākotnē drīzumā mūsu praksē varētu būt. Un arī šajā lietā bija uzsvērts par komercnoslēpuma tiesību aizsardzību. Mums ir pēdējā laikā diezgan daudz lietu, kas atnāk līdz senātam par komercnoslēpuma tiesību aizsardzību, un ka, tātad notiek šī atsaukšanās, ka šis tiešām ir komercnoslēpums un atbildētājs tam iebilst, tad mēs jau vairākos nolēmumos arī esam teikuši, ka tiesai katrā ir jāizvērtē atbilstoši komerclikuma 2. pantam un 3. pantam par to, kas ir vai nav komercnoslēpums, vai šī informācija tik tiešām atbilst komercnoslēpuma pazīmēm. Ar to vien, ka prasītājs saka, tas ir mans komercnoslēpums, noteikti nepietiek. Tas ir pavisam īsi par to, kas tad senāta praksē, kādi jautājumi pēdējā laikā, pēdējos gados manuprāt, interesantākie ir izcināti. Paldies jums par uzmanību un veiksmi šīs dienas un rītdienas darbā, bet jūs man šodien vēl redzēsiet.